Un par 100 latiem var strādāt tikai muļķi. Valdis Dombrovskis skaidro, ka viņa padomnieki pieredzējuši vairāk kārtīgu algas samazinājumu un netaisnība tagad labota, jo stājušies spēkā likuma labojumi, kas paredz algu palielināšanu viņa komandai. Šodien arī kļūst zināms, ka pie algas pielikuma tikuši arī vairāki ministru padomnieki. Alga palielināta, jo stājušies spēkā atalgojuma likuma labojumi. Kā atceras toreizējais Saeimas valsts pārvaldes komisijas vadītājs, priekšlikums palielināt algas premjera padomniekiem nāca tieši no premjera biroja. Premjera birojas nav vienīgais, kur palielināta alga valsts pārvaldē. Lai gan visām ministrijām ir uzdots samazināt izdevumus, atsevišķās ministrijās vadība ir tikusi pie algas pielikuma. Likums to paredz? Ne jau viss, kas likumā ir paredzēts, ir obligāti jāpilda. Konsolidācija nenozīmē to, ka valsts var vadīt tikai muļķi. Un par 100 latiem var strādāt tikai muļķi. Premjera birojā algas ir palielināts par 14 līdz 313 latiem. Viņa biroja vadītājs Olīts Augustovskas alga tagad pārsniedz 1400 latus mēnesī pirms nodokļu nomaksas, bet preses sekretāri un padomnieki saņem vairāk nekā 1100 latus mēnesī. Konsolidācija nenozīmē to, ka valsts var vadīt tikai muļķi. Un par 100 latiem var strādāt tikai muļķi.